Es runāju pavisam nopietni, tas ir cilvēku tiesību pārkāpums un viss. Man nav jābrauk apkārt pa pasauli, lai parakstītu kaut kāds papīrs. Tas nav mans pienākums. Man ir garantēts tiesības izgulēties, tās ir manas tiesības. Un beidziet smieties, lūdzu. Un tu arī esi labais. Tu visu laiku tik mierīgi sēdīti, ka tu naktī nekas tas nebūtu ko darīt. Man šodien brīvdiena. Kaut vai tev 3 reizes brīvdienu. Tu zini, es tev vēroju jau ilgāku laiku. Tu esi pārāk mierīgs, tā tev dzīves samīdīs, iemīcīs dubļos vairāk nekā. Ko te nu? Lai man do roku. Celies. Mājas saimnieks šīs un nekad arī nebūs. Nu. Es neesmu dzirdējis, ka Fredim būtu kāds bērns vai rādgabals. Labi. Eju, bet paklausies. Varbūt, ka valsts māju vispār atdod mums ko. Nebūtu slikti, ne? Redz, kas pa domu, ko? Tu cīnīsies kopā ar mani. Tu pasaki, ko tu darīsi, ja šitās gribētu apprecēt tavu meitu, ko? Tu neizdomājies? Cik viņai? 16. 16. Īstais vecums. Es tavā vietā pakārtos godvārds. Tāds vecums. Vecums? Tu zini, kas tas ir? Nevis vecums, bet tas ir smadzeņu vēzis. Lūk, kas tas ir. Es nekārtos. Nē, kāpēc tad es nekārtos? Drīzāk jāiznēdē viņa, lai nepielaiž citiem. Un es nemaz nejokoju, es runāju pavisam nopietni. Nav nekāda problēma. Es tev patiešām sen jau vēroju. Tu zini, tu man patīc. Nopietni. Iepazīsimies. Poļuslavs. Gatis. Redz, 3 gadus dzīvojam. Viens zem otru, mēs ejam aizvien nolikt ķelle, mēs iepazīstos. Tu taču ienāc 3 gadus atpakaļ, vai ne? Jā. Un es 30. Nē, 31. Bet es tev pateikšu, tev tomēr ir jābūt stingrākam. Stingrākam jābūt. Man liekas, es varu derēt, tu esi no tiem, kas griež to otro vajag, vai neko? Zini, kā mums armija par tiem teica, kas griež to otro vajag. Ew, tas taču ir viņas. Tas ir viņas. Kas te ir noticis? Paturi. Paturi taču. Inga, ielaid. Lai kas jūs arī tur nebūtu, laidiet iekšā. Nebūs jālauž augstāk. Kaut kas tur noticis. Nav kaut kas tīrs. Un kur ir viņas kurpes? Te taču bija viņas kurpes. Tu taču redzēji, kur ir viņas kurpes, ko? Nāc man līdzi. Mēs esam divatā. Ew, viņa tur nav gulējis. Kaut kas ir noticis. Iespējams aizmirst uz pieslēgt durvis. Un šitais? Tas jau varbūt nemaz nav viņas. Tas ir viņas. Nu, nekluksti viņas, tas ir. Viņa naktī bija mājās. Nu, runā bija vai nebija, ko? Ienāc iekšā. Man, draudzīgi, man jāpiezvan uz policiju. Policija! Halo? Policija? Policija! Steidzīgi uz uguns! Tas ir vienīgais vietas stāvnāms. Labrīt. Es uzslēgu sastāju virtuvē. Uzskapīšu. Nu, pasmaidi taču. Es kaut nedaudz skaļāks. Tagad tu, piemēram, varētu tagad pat nobļauties. Man nospļauties. Skaļi. Lai visi dzird. Lai pamostas. Priekš kam? Varbūt beidzot, tad tev kāds pamanīs. Tu tīri labi izskaties. Tici man. Jā, bet bērns man solījās zvanīt. Kaut gan patiesībā viņai jau ir savu dzīvi, savu ceļu. Kādu ceļu? Vai viņai taču ir 16, starp citu. Viņai nav nekādu ceļu.
Es biju policijā. Es patiešām biju. Es atradu. Tas ir man iedeva paturēt. Tas nav mans. Tas ir... Es biju policijā. Es biju. Tu tiešām netici. Ticu. Tas trakākais ir tas, ka es tev ticu. Tu taču nekur nevarēji aiziet. Klausies, saņemies taču. Izdari dzīvē kaut ko traku. Bērns zina man telefonu numuru. Atvainojiet. Labrīt. Labrīt. Jūsu tēvs jūs meklēja. Viņš izsauca policiju. Bija ļoti uztraukts. Izskatījās jau tā aizdomīgi. Kas izskatījās aizdomīgi? Tas ir viņš, atrada. Mēs domājām, viņš domāja, ka tas ir jūsu. Kāpēc? Tas nemaz nav manis. Kāpēc jūs tā iedomājāties? Ingiņ! Inga! Ingiņ, meitiņ! Inga! Viņa ir dzīva, papiņ, tici man! Redzi, ko viņš tikko iznāca no mājas! Inga! Ingiņ, meitiņ! Viņa ir dzīva! Viņa taču ir dzīva! Viņa tikko iznāca no mājas! Bet kur viņa bija, ko? Kur viņa bija? Tu zināji? Tu zināji? Ko? Atkal pie tās vecās raganas, ja? Bija? Ja? Jā. Nu, kāpēc tu man tūlīt neteici, ko? Ak, tu! Tu jau mani neklausījies. Ai, tu mana muļķīte, nu ko tu? Ko tu domā, ka būs zils? Nu, nebūs zils. Nu, tu uzreiz apvainojies, nu, ko tu apvainojies. Es vienmēr esmu vainīgs. Es esmu vainīgs. Muļķe. Tu man nevarēji pateikt, lai es nezvanu, ko? Man ir ļoti jāapvainojas, bet nevajag tā. Tāpēc, ka meitene atradusies, saproties. Nu, es nevaru, man sieva paklausies, man sieva nepateica, sieva vainīga visā. Ew, sieva vainīga visā, es neesmu vainīga. Ej, paklausies,
Kad vienreiz tas elektriķis nāks, ko? Man ledskapī viss kāļi ir atsalusi. Šie meklē vainīgo? Kas meklē, ko meklē? Nu, par veco policiju. Mums ar pašiem bija savs darīšanas. Kāds? Mēs visu nakti policijas iekšlīdzi sēdējām, spriedām. Es kā nekā esmu visā armijā. Te tomēr ir kāds vainīgs. Es šaubos. Bet viņi... Ko tu kliedz, ko? Kas man pirmdien algu maksās? Es jau nu nemaksāšu. Paklausies. Bet mantinieki tomēr nav nevien ko. Mums vajadzētu samesties vecā bērēm. Mums viņa bērēm? Bet ja nav neviena cita. Nu, ko tu to esi saslimus vai ko? Es pat varu sarīkot bēres. To? Policijas dos man vecā līķi. Nē, viņa ēdīs pašu. Tur nav nekas jāpārbauda. Nu, es nezinu, ja ir aizdoms par tumšu lietu. Visparastākā sirdsrieka. Paldies Dievam. Tā jau izskatījās. Un kāpēc tu taisies viņam rīkot bēres, ko? Kas tev tur padara? Bet mēs taču esam cilvēki. Ar cilvēki? Jā, cilvēki. Ak, tad zagi gan vecā īrs naudu, ko? Tagad sirdsapziņas arosījās. Sirdsapziņas arosījās. O, cilvēkam saproties, sirdsapziņas. Boļieslav! Boļā! Samsiņa iedarbojas. Oi! Vai piedod, Boļieslav? Ārprāts te jau var nosmakt. Man ir augsti. Te jau var nosmakt. Tu neesi slima? Tad tu tomēr kaut kur iesi. Es tūlīt būšu atpakaļ. Nu, tu esi slim. Tēt, nezvan mammai. Vismaz šodien vēl ne. Tu man solīji. Tu jau nemaz neesi iedevusi man viņas telefonu numuru. Re, elektriķis arī klāt. Atvainojiet, zvans nestrādā. Man... Gardaston! Kas tur? Tā ir tīrā dumjība valsts cilvēku zemē, līdz kaklam, lai noņemtu zibens uzlādējumu. Pietiek abas rokas iebāzt puķu podos. Pat sauļņai zemes ir neizdibināts spēks. Mistika, nu domāju, kā gribat. Bet rakt cilvēku līdz kaklam zemē muļķība vairāk nekas. Šitais nu ir tas cukura nams. Zinājāt, Pēterī? Un es kā tad tagad to saukt? Sāls nams, vai? Kāda nelaita radiņas, laikam mantiņiece. Viskas pārsteidz. Elma. Sētniecīti. Jums man āzēt nebūtu paziņas tiešām. Vai tad viņi bija rados? Nāciet, iesim augšā, lūdzu. Iebāz tur pirkstu, nu. Nestāviet, ejiet lūdzu iekšā. Nu, ejiet taču. Vai.
ir neapzināts. Nāciet taču augšā, tur neviena nav māja. Lielo pinzeļu spaini krīt, un 2 dienas te viss būs kā no jauna, vai ne, Pēterīt? Nu, nāciet taču! Jums, kundze, šodien ir bioritmu krīzes diena. Lūdzu. Atvainojiet caurvējuši. Ej pa priekšu, Pēterīt. Nenorojoties panākiem, Pēterīt. Mēs vispirms dzersim kafiju. To var. Pētrīt, jūs dzerat kafiju? Lai taču viņš papriekš ataistu elektrību, tad viņš paliks tumšs. Melna? Ar pienu? Varbūt beidzot viss mājas elektriķis. Es teikšu, ka pie manis viss ir kārtībā. Nu tad, laba diena. Nu, ko klusēsim, ko? Paskaties, Pēterīt, kas tur ir? Man nevar pašam rādīties. Nu, kas tur notiek? Ar savu bēdu mēs paši tiksim galā, skaidrs? Es jums kategoriski pieprasu, lai jūs nekad vairs neizguldināt Indiņu pie sevis. Skaidrs? Nu, runājiet, taču kaut ko neklusējiet. Šī nakts, lai paliek pēdējā. Es nedomāju, ka viņai pie jums ir labāk nekā pašai savās mājās. Skaidrs? Ejiet. Es ceru, ka mēs esam vienojušies. Ejiet. Tātad melnu ar pienu. Es jau gribēju iejaukties. Kas tur īsti bija? Es domāju, ka viņi tagad gulēs līdz rītam. Tu būsi atpakaļ tikai no rīta? Nē, es būšu atpakaļ pavisam drīz. Kur tu ej? Es piezvanīšu uz slimnīcu, visu uzzināšu. Mamma teica, ka viņi jau rītā braucot kaut kur prom. Es esmu veicis, esmu.
Var jums palīdzēt? Nē, paldies. Viss kārtībā. Gerda. Gerda. Gerdiņ. Gerdiņ. Gerdiņ, es jau nebūtu nācis, bet tev krāns, tev ūdens. Gerdiņ. Šitos jau mēs nomainījām. Nelaime jau ir visām mājām par to, kāds smējies. Mums neviens neko nemaksā. Pēterīt, nu ko tu tur tik ilgi vēl krāmējies? Es pavadīšu Pēterīt un būšu atkal atpakaļ. Cik man jums jāmaksā? Nu mēs paši visu to nokārtosim. Es taču sacīju, es pavadīšu Pēterīt un būšu atkal klāt. Kādu ličierīti šovakar pasūtīsit? Es esmu nogurusi, pagājušā nakti negulējām. Bet pirms aizmigšanas. Vai es varēšu jūs sameklēt, ja tomēr vaina būs te? Es viņu atvedīšu. Es atvedīšu! Kā labi jūs tā bļaujat, Kauliņkungs? Pagaidīsim labos bioritmus, kundze. Saldu mīļāgo! Atvainojiet, cauri vēži. Gerda stand. Gerda stand. Gerda stand. Gerda! Mirusi. Viņa ir mirusi! Nav mirusi. Nu, tad ir vai nav? Kas te? Kas šodien? Cik pulkstens? Mudīte ir mirusi, nu runā taču! Pak es jau sen te esmu. Nu, kas tas ir, ka tu nevari pateikt skaidri un gaiši? Kad es gāju no slimnīcas projām, tad viss bija labi. Visu nakti sēdēju. Nu, tad tā arī vajag teikt. Kas jums tajā dzīvoklī tur īsti notiek? Kas tur ir? Piedod. Es tur nevaru ieiet. Nu, bet kas tur notiek? Kas tur ir? Kas? Es prasu, kas tur notiek? Kāpēc tu meitiņu kliedz? Es nezinu. Mamma ar tēti. Es laikam par maz gulēju. Es tiešām nezinu. Es zaudēju samaņu. Es nezinu. Piedod, Gerda stand. Es laikam tiešām par maz gulēju.
Es pati nesaprotu, kas ar mani notiek. Būs labi. Būs labi. Nevajag, neaiztiec. Čau! Tas elektrīts atkal nav atnācis. Paskaties, ledus arī iztecējis. Tu redzēji? Klausies, Artā, es nu pat runāju ar Mudītas dakteru pa telefonu. Viss kārtībā. Ar viņu viss ir kārtībā. Viņš brīnās, neesot nekad tādu gadījumu bijis, saka. Bet viss ir labi, labāk nekā varēja gaidīt. Tad vēl nu pat ieraudzīja gardi iekāpa autobusā. Atjēdzās, ja? Tu man dzirdi, vai ne? Kas tev tur tā par tādu jocīgu gaismu? Lampiņa ar baterijām, vai? Arta! Arta, tu dzirdi? Nu, guli mierīgi, nekreņķējies. Kad atnāks Iņiņa, mēs tev piezvanīsim. Tu jau vari sīst nervu kamols. Redz, uzrādies beidzot, ko? Nu, un ko tad tu te tādā tumsā kā buļļu pakaļā iesāks, ko? Cilvēki te lauž kaklu, viņam ir vienalga. Atnāc, te saproties, tumsā kaut ko labot. Te ir 2 dienas, draudziņ, jāstrādā. Es tev brīdinu, ja es rītā nākšu no darba un nebūs katrs, es par īru vairāk nemaksāšu. Tu tai govī arī tā pasaki. Un cikos viņi tev izsauc, ko? Boļeslav. Es maksāju par elektrību, nemaksāju, ko? Un kur viņi ir? Man ir līgumā paredzēts, ka jābūt ar elektrībai. Boļeslav, tu nokavēsi darbu. Jā, es tev brīdinu, lai rīt no rīta viss būs gatavs. Skaidrs? Grūti bez elektrības. Varējāt gan atvilkties ātrāk, īrnieki man bez sāls nost. Es neesmu elektriķis. Ko jums vajag? Inspektors Gulbis no krimināla policijas. Es taču teicu, ka tā notiks.